Labdien! Baldonas vidusskolu šodien beidz 27 jaunieši, 21 klātienes skolēni un 6 neklātienes. Ir daudz jāmācās, lai kaut nedaudz zinātu. Es domāju, ka pa šiem gadiem šie jaunieši ir ļoti daudz iemācījušies un tagad jau kaut nedaudz zina un pazīst dzīvi, un mēs viņus droši varam laist uz augstskolu. Mums ir ļoti liels prieks par to, ka viņi ikdienā vairāk mācījās nekā nemācījās, ka piedalījās dažādās olimpiādēs, konkursos, sacensībās un guva ļoti labus rezultātus. Mums bija ļoti liels prieks par to, ka viņiem patika spēlēt teātri, dziedāt, dejot. Te bija Hamleti, Džuljetas, Cepurnieku ģimene un tā tālāk. Viņus vērtē arī profesionāli aktieri un režisori un ļoti labi novērtēja. 3 gadus pēc kārtas viņi ieguva titulu labākā vidusskolas klase. Un katru gadu labākais vidusskolēns mācījās tieši šī klasē. Tad gal galā viņi bija un ir ļoti draudzīgs un saliedēts kolektīvs. Un šodien es jums gribu vēlreiz pateikt paldies par to darbu, ko jūs esat ieguldījuši skolas labā, par jūsu sirsnību, atsaucību, par tādu ļoti lielu labestību. Lai piepildās visi jūsu sapņi, un mēs kādreiz literatūras stundā ar jums runājam, ka cilvēks piedzimis, lai mīlētu. Tad neaizmirstiet, un visaugstāk vērtējiet to mīlestību, ko jūs saņemat no citiem. Veiksmi jums turpmāk! Paldies visiem skolotājiem, kas ir ieguldījuši ar šiem jauniešiem, es domāju, tādu ļoti, ļoti lielu, nesautīgu darbu. Paldies visiem vecākiem un vecvecākiem, jo tikai jūsu mīlestība un rūpes šos kādreizējos pīlēnus ir padarījusi par tik skaistiem, baltiem gulbjiem. Paldies! Kā ir jānotiek, to Dievs vien zina.
12. esat saņēmuši vēstuli. Vēstule skan šādi. Apsveicu jūs šajā nozīmīgajā dienā. Novēlu, lai izpildās visas jūsu labās ieceres, lai jūsu izvēlētais ceļš būtu īstais un dzīve ar pozitīviem pārdzīvojumiem bagāta. Nepalaidiet garām savu laimi. Jūsu bijusī matemātikas skolotāja Zinaida Paholmova. Jums sūta sveicību. Tagad vārds Baldonas novada domes izglītības, kultūras un sporta komitejas vadītājai Solvitai Freibergai. Šodien Baldonai ir priecīga diena, jo tiešām ne tikai priecājieties jūs, priecājās visa skola, skolotāji, vecāki, radi, draugi. Priecājās par to, ka jūs esat paveikuši. Jūs esat paveikuši. Un tagad viss ir atkarīgs no jums. Galvenais uzdrīkstieties un speriet droši soli. Varbūt, ka neizdosies, varbūt, ka gribēsies savādāk, bet speriet, uzdrīkstieties. Es gribētu teikt vislielāko paldies divām skolotājām. Tās ir audzinātājas, jo galu galā audzinātāja tā, kas reizēm paslavē, sabar, samīļo, palīdz. Un visu šo laiku jūsu audzinātājas jums to ir darījuši. Tāpēc lielu paldies viņām arī. Un droši uz priekšu. Vārds 12. klasē. Lūdzu. Vislielākais paldies jums ir jāsaka mūsu vecākiem. Lai gan, kas tad ir vārds paldies? Vislabākais paldies parādās darbos. Un, manuprāt, jūs būsiet vislaimīgākie vecāki, ja jūs redzēsiet, ka mēs izvēlamies tieši pareizo ceļu. Un tas būs tieši mūsu paldies jums, bez vārdiem. Bet, kamēr vēl mēs neesam nekur aizgājuši, tikmēr jums jāiztiek ar mūsu mīlestību, kas iet caur dziesmu un ziediem. Man skriet, neraudi mamulīt, nē, zinot, ka sirsniņā kvēl, ūdenis sasmelt un liet, pāri kalniem man skriet. Pasauli krāt,
tik svēts. Kalni un lejas, kur kūp, ne dienas gabalos drūp. Strauti par upēm, kur kļūst, upēs, kur jūrās grib plūst. Prieks mans, kad atnāk rīts, saules dāros mazgāts un tīts. Lai māceš tālāk man ciet, ceļvējam līdzās man skriet. Neraudi māmulīt, nē, zinot, ka sirsniņā kvēl. Ūdenis sasmelt un liet pāri kalniem, kas tālumā aiz kalniem skan. Ir jāzina man, 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 kas tālumā aiz kalniem skan. Ir jāzina man. Tagad tā svarīgākā daļa. Sakiet, vai mēs varam tā klusi vai skaļi visi nokliepties urā šī brīdī? Kā gribiet? Cik skaļi gribiet? Urā! 12 gadi nežēlīgā darbā ir pagājuši. Šis ir tas moments, kad atestāti to apliecina. Beiguši ir pilnīgi visi. Un šodien pirmā atestātu par vidējo izglītību saņem Sanda Cielava. Bez tam Sanda saņem arī ministra prezidenta pateicības rakstu. Tagad tāds būs vēl kādam skolēnam, tad es atļaušos Sandai pirmai drusciņi nolasīt pirmo un pēdējo teikumu. Man ir liels gods savā un Latvijas valdības vārdā izteikt jums atzinību par gūtajiem panākumiem.
Latvijas valstī un tautai ir nepieciešams jūsu talants, zināšanas un darbs. Mūsu valsts nākotne ir jūsu rokās, tāpēc veidojiet to atbildīgi. Ministra prezidents Māris Kučinskis. Sanda ir, kā jūs jau vecāki zina, ir uzrakstījis ļoti labu zinātnisku pētniecisko darbu un arī citīgi mācījusies. Apsveicu! Tev dāvanas arī no skolotājiem, visas. Man ir tas gods arī teikt visu vecāku vārdā absolventiem lielu paldies. Ir teiciens, ka citu cilvēku izstarojums var mūs apzeltīt. Mūsu vecākus jūs esat absolventi apzeltījuši, un mēs gribam jums sniegt kopēju dāvanu. Atestātu un skolas sudraba diplomu par ļoti labiem mācību rezultātiem un ministru kabineta pateicības rakstu par izcili izstrādātu zinātnisku pētniecisko darbu un ļoti labiem mācību sasniegumiem saņem Laura Čerāne. Atestātu skolas zelta diplomu par izciliem mācību rezultātiem, pateicības rakstu par ļoti aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē un junior achievement certifikātu par uzņēmēju darbības pamata apgūšanu, mācību firmas izveidošanu un ministru prezidenta pateicības rakstu saņem Dana Esteri Damlamajana. Atestātu saņem Aija Emīlija Dolmatova. Ļoti laba dejotāja un meitene ar māksliniecisku dvēseli. Apsveicam. Un tagad sveic radi un draugi. Lūdzu. Es kaut kā mēģināšu tā vairs neaizsīt.
atestātu par vidējo izglītību, Junior Achievement certifikātu, saņem Laura Driksna. Ļoti laba, kā jūs dzirdējāt, dziedātāja, un izrādās, ka arī ļoti laba aktrise. Atestātu saņem Ernests Enbergs. Viņš saņem arī skolas bronzas diplomu un ministru prezidenta pateicības rakstu par ļoti labu izstrādātu zinātnisku pētniecisko darbu astronomijā. Apsveicam! Atestātu saņem Bens Feldmanis. Viņš saņem arī skolas sudraba diplomu, saņem pateicību par ļoti aktīvu darbu ar līdzpārvaldi un ministru prezidenta pateicības rakstu par arī ļoti labi izstrādātu zinātniski pētniecisko darbu. Apsveicam! Sanijs Nordmunds Gauja saņem atestātu un saņem arī skolas pateicību par ļoti aktīvu darbu skolēnu līdzpārvaldē. Pēc tam Saniju mēs pazīstam arī kā lielu dziedātāju kopā ar Inmāru un aktieri. Lai tev veicas arī turpmāk! Un tagad sveic vecāki un draugi. Lūdzu! Lai
šis stāsts. Varbūt, ka labāk būs, ja nezināsim to, kad saule jūrā krīt, mēs ejam sauli ķert un ticam, ka tūlīt to atminēsim mēs. Jo tava dzīve ir tavs elks, jo tava dzīve ir kas jūt, tev būs ar viņu naktīs jādīvo un jānotic, ka esi tas, kas vēlies būt. Jo tava dzīve ir tavs elks, jo tava dzīve ir kas jūt, tev būs ar viņu naktīs jādīvo un jānotic, ka esi tas, kas vēlies būt. Atestātu par vidējo izglītību, skolas sudraba diplomu par ļoti labiem mācību rezultātiem, pateicības rakstu par aktīvu skolas dzīves vadīšanu un junior achievement certifikātu un ministra prezidenta pateicības rakstu saņem Luīze Graustiņa. Atestātu saņem Karīna Judina, meitene, kas mums ir palīdzējusi ar filmēšanu un vienkārši ļoti sirsnīga meitene. Apsveicam, lai tev veicas. Atestātu un skolas bronzas diplomu par labiem mācību rezultātiem saņem Māris Kudrišovs. Māris bez tam ir ielicis arī ļoti lielu darbu, strādājot 2 gadus zinātniski pētniecisko darbu. Paldies, Māri, un apsveicam! Atestātu un skolas pateicību par skolas darba vadīšanu saņem Arnis Lamberts. Arnis tiešām ir bijis viens no visaktīvākajiem skolēniem un 1 gadu arī labākais vidusskolēns. Lai tev veicas! Arnis ir labs arī aktieris, to novērtē profesionāļi. Lūdzu, sveici, radi un draugi! Tavu sapņu lietus nolīs, tavas visas zvaigznes debesīs, tavas lūpas vārdus sasildīs, tavas rokas saulē.
sasildīs. Tavās rokās saule uzausīs. Un tu jau zini kādēļ. Un tu jau zini kādēļ. Debesis iekrita, debesis iekrita tevī. 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 Kaut kur dzīvi, dziļi debesīs, draudīgs mākots gaisās plīs. Tūlīt no sapņu lietu slīs, ceļā uz paradīs, tev spārni man rok iemācīs. Tūlīt tie sapņus sasildīs, dziļi tavās acīs, tās veiksme pasmaidīs. Neko tie pretī neprasīs, dziļi tavā sirdī tūkst gaismu atradīs. Tūlīt tā saule sasildīs. Debesis iekrita tevī. Kritā ar sauli tās, sauli. Atestātu par vispārējo vidējo izglītību saņem Klavs Līcis. Ļoti labs dejotājs, ļoti labs gleznotājs un vienkārši ļoti nopietns puisis. Sveicam! Atestātu saņem Edgars Malins. Lūdzu. Edgaram varēja daudz ko uzticēt, un viņš arī izpildīja. Jūs bijāt Ziemassvētku koncertā, redzējāt, kā viņš te visu izrīkoja un izkārtoja. Tas man arī bija brīnums, bet ļoti labi. Paldies, apsveicu. Atestātu saņem Toms Priedītis. Bez tam viņam ir arī skolas pateicība par ļoti aktīvu darbu līdzpārvaldē, un Toms bieži vien vadīja skolas dzīvi, ļoti daudz ko darīja, arī spēlēja, un šādi tad pat enerģija bija jābremzē. Apsveicam! Atestātu saņem Inmārs Sikle. Cilvēks, kuram vienmēr ir savs noteikts viedoklis, un, protams, mūsu mūziķis maestro, kā viņu sauc klasē. Apsveicam! Jā, un tagad sveic radi un draugi, lūdzu. Līdz pat pašai saknītei, lai tas ir Latvijas uzplaukst vēl skaistākas. Tu mana puķīte, Es tava puķīte, tad beidzot uzplaukstī. tik
no Toma palika grieztiem. Atestātu par vispārējo vidējo izglītību un certifikātu par uzņēmēju darbības pamatu apgūšanu un ministra prezidenta pateicības rakstu par ļoti labi izstrādāt zinātniski pētniecisko darbu saņem Anna Smeltere. Anna, mēs pēc dažiem gadiem no tevis gaidām pirmo grāmatu, dzējas vai prozas, vienalga. Apsveicu, strādā. Atestātu saņem Luīze Strautmane. Burvīga dziedātāja, burvīga aktrise un vienkārši ļoti, ļoti sirsnīga meitene. Luīze atnāca lūdzu pēc saviem dokumentiem. Dažreiz mēdz apjukt arī lieli cilvēki. Atestātu par vidējo izglītību saņem Anna Šellere. Mums nevienam nav noslēpums, ka Annas lielā mīlestība, kaut gan tā latviešu valodā nedrīkstētu izteikt, ir zirgi, nu tad lai viņai veicas dzīvē ar šo darbu, lūdzu. Atestātu saņem Viktorija Visocka. Meitene, kura katru darbu prot darīt ļoti, ļoti nopietni. Apsveicu. Lūdzu. Un apliecību saņem Artūrs Aleksandrs Vīksne. Savukārt Artūra mīlestība lielā ir angļu valoda, jo angļu valodas certifikātā viņam centralizētajā eksāmenā ir 97%. Tagad lūdzu, radiem draugi. Lai iespēr simens kādos sūs, mēs šonakt piedzimsim no jauna, tam četros krastos degsies klūs, un lidos cirks tevēs no kalna. Šampanies līst, ikreiz gadu mijā, domīgas zvaigznes slīst manā akvārijā. Viss it kā bijis, un viss vēl ir priekšā. Gaisma tik spoža, atver acis un droši nāc iekšā. Lai iespēr simens kādos sūs, mēs šonakt piedzimsim no jauna, tad četros krastos degsies klums, un lidos cirks tevēs no kalna. Mēs būsim ceļas zīmes ceļā, un sprīdīt visus meža takas, ja pajakt caurums apakšlejā, lai ko par mums tad arī saka. Gaiši zils logs, vakaros vēlos, es savus mīļos zaudēju nakts seriālos. Gaiši zils nāks, neliek man mieru, un maldās uz vietas, kā ķelka
Varbūt mēs visi kopā vēlreiz varam tā skaļi uzgavilēt viņiem un aplaudēt. Un lūk, šo saliedēto un draudzīgo kolektīvu audzināja skolotāja Biruta Lūce. Viņa bija kopā ar viņiem ļoti daudz rītā vakarā. Viņa bradāja ar viņiem pa ķekaviņu upīti, viņa brauca ekskursijā, pārgājienos, darīja daudzus citus darbus, bet man liekas, ka vislielākais iegums jums tomēr bija tā laboratorija ar tām daudzajiem keksiem, ruletēm un plācmaizēm. Jo bieži vien viņi nāca ārā vēderas barzēdam un teica, vai kā mēs esam pārēdušies. Un tad pat mēs viņus apskaudām. Tā ka paldies skolotāja Lūcei par šo darbu. Mīļie jaunieši, vecāki, vecvecāki, radi, draugi, skolotāji. Ir pagājis brīdis, kopš mēs tikāmies žetonu vakarā. Jūs atceraties, te bija pielidojuši pilna zāle ar krāsainiem taureņiem, ar cerību taureņiem. Pēc brīža šie taureņi visi pārlaidās uz klasi. Nu, vairs arī klasē nav neviena taureņa. Tieši šobrīd sēž tādi domu, sapņu taureņi, sēž katram uz pleca un cerams, ka rādīs to pareizo ceļu. Ir pagājuši 3 gadi, tā kā vien vējas pārniem aizskrējuši, un ir tik daudz laba kopā mums bijis, un šobrīd pat nevaru atcerēties visu to pateikt. Tas ir īpašs gadījums, ja 3 gadus pēc kārtas jūs spējat būt labākā skolas klase. Tas vien jau ir īpaši. Jūs esat neparasti ar savu izdomu, ar savu radošumu, ar savām neprātīgajām idejām. Es tā sēžot vakarā pārdomāju, ko tikai mēs neesam kopā darījuši, kādi ir bijuši šie mūsu vidusskolas kopīgie gadi. Tie ir bijuši ļoti bagāti, ļoti piepildīti 3 gadi. Es domāju, ka mēs tā īsti saliedējamies tai ķekaviņas projektā, kad mums bija odi, dunduri, nātras un lietus gāzes bija jāizcieš, un mēs varonīgi tam visam gājām cauri. Pēc tam nākošā, es domāju, mums bija otrs ļoti liels projekts, arī mūsu lielā talka par tīru Baltijas jūru, atceraties? Jā, tur grandiozi pasākumi bija visai skolai, vecākiem, sūtījām arī video, jā, un piedalījāmies balsošanā, kādas bija tās balsošanas akcijas pamatīgas. Tālāk, es domāju, tie interesantie scenāriji, ko jūs spējat paši izdomāt, Ziemassvētki, uzvedumi, skolotāja diena, sporta diena. Es noteikti kaut ko vēl esmu piemirsusi. Tāpat jūsu pašu klases, šie jaukie sirsnīgie tusiņi. Es domāju, ka reta klase ir tāda, kura spēj pati tik bieži savākties un jauki pavadīt laiku. Tur ir pankūku vakari bijuši un picu vakari un kino vakari. Nu, kas tik tur nav bijis? Tā, es domāju, jums tiešām būs daudz ko atcerēties. Man no jums tagad atmiņā paliks biezs albums, jo krājās bildes ļoti daudz. Katram no jums es dāvinu tādu vienu nelielu atmiņu mirkli, jūs no manis saņēmāt. Tad, kad mēs tiksimies, tad šķirstīsim kopīgi manu biezo albumu un atcerēsimies, kā mums ir gājis. Kā nu turpināsies jūsu dzīve, tas ir katra jūsu pašu rokās. Redzēsim, ko jūs izdomāsiet, kurp jūs tas sapņu taurenis vilinās, kurā virzienā, lai nu jums tas jūsu ieceres visas izdodās. Bet es domāju, ka mūsu
tāda jaukā sadarbība noteikti. Par to mēs varam teikt paldies vēl kādam, un tās ir jūsu ģimenes. Un, ja man ir brīnišķīgi skolēni, tad es varu teikt, ka man ir super brīnišķīgi vecāki klasē. Paldies jums milzīgs par to, jo es no jums jūtu atsaucību jau kopš pirmās dienas. Un man prātā ir palikušas šīs mūsu jaukās, sirsnīgās vecāku sapulces, kurās mēs varējām kopīgi vēlreiz priecāties par skolēnu uzvedumiem, par viņu piedzīvoto ekskursijās, skatoties fotogrāfijās, pārunājot pat kopīgi ar jauniešiem. Un viss tas mums notika tādā nepiespiestā gaisotnē pie kafijas tasas, un es domāju, ka diez vai jums kādam bija bail nākt uz vecāku sapulci, jo parasti jau vecāki tādi bikli ir, kad aicina uz skolu. Es domāju, pie manis vecāki nāca ļoti labprāt, un es biju ārkārtīgi priecīga ar jums satikties. Un ir cilvēki, ar kuriem jūs 3 gadus esat dienā kopā bijuši, bet vairāk no jums nebūs šīs kopā būšanas, tie ir mūsu skolotāji. Paldies arī skolotājiem, kuri prata pamudināt jūs darīt ne tikai ikdienas darbu, bet darīt daudz vairāk, piedalīties konkursos, olimpiādēs, zinātniski pētnieciskos darbus strādāt un galvenais visur gūt panākumus. Daudz panākumu ir gūts. Šī klase ir tiešām labi pastrādājusi. Tā ka, lai jums labi veicas un lai jums ir šovakar jauks izlaiduma vakars un visa jauka nakts. Un skolotāji pirmīgi teica skaistus vārdus, un ir laiks klasei pateikties skolotājai par to, ka viņa ir mūs pacietusi visus šos 3 gadus. Es nevaru iedomāties, kādai nervu pacietībai ir jābūt, lai izturētu mūs. Un, protams, man jāpiekrīt direktorei, tās pašas ceptās kūkas un keiksiņi ir pats labākais, kas noticis laboratorijā. Un, kamēr esmu šeit, es vēl vēlētos pateikties 11. klasē par skolas izdekorēšanu mūsu svinībām. Bet pašlaik es šeit redzu tikai vienu pārstāvu, bet gan jau ar pārējiem sazināsies un nodos tālāk. Mums ar kaut kas jāpasaka. Par skolotāju lūdzu pateic, bija vēl dažs skolotājs, bet mēs runāsim par vienu konkrētu mūsu skolas dzīves posmu. Tā bija pamatskola, 5. līdz 9. klase, kad mūsu lielo klasi 30 cilvēkus sadalīja 2 daļās, katrā klasē pa 15. Tika izšķirti draugi, tas bija briesmīgi. Mēs domājam, kā tagad būs 5 gadus vai 4 atsevišķi. Bet nebija tik traki, mēs tikām visi galā. Mums arī bija ļoti brīnišķīgi skolotāji Daina Levei, kas mums to palīdzēja tik galā. Kaut arī viņi dažreiz nebija ar mums, mēs zinājām, ka viņi vienmēr par mums domā, ka viņi mūs atbalsta un ka viņi tic, ka mēs to spēsim izdarīt. Jūs bijāt paraugs. Vienmēr stāties pretī grūtībām, meklēt risinājumus vissarežģītākajās situācijās, būt pieaugušiem un pēc iespējas patstāvīgākiem. Jūs ne tikai ielaidāt mūs jūsu mājā, bet kaut uz īsu brīdi arī savā dzīvē, kuras laikā dāvājāt mums milzīgu dāvanu, jūsu dzīves gudrību un iespēju redzēt jūsu mīlestību pret pienākumiem, kurus jūs veicāt. Tāpēc milzīgs un mīļš paldies jums, skolotāji, par visu to nesaskaitāmo bagātību, ko jūs mums devāt šajos gados. Paldies jums!
Un turpinājums sekos. Labdien visiem! Arī man ir pāris vārdi, ko teikt. Arī es ar lielāko daļu no šiem cilvēkiem esmu pavadījusi šajā skolā pāris gadus, precīzāk 6,5. Esmu sastapusi šeit tiešām lieliskus cilvēkus, ļoti sirsnīgus, jaukus, atsaucīgus un esmu iegūst arī draugus mūžam. Tāpēc arī es jūs šodien vēlos sveikt ar dziesmu. Bet tavējā spīd un manējā ar. Un kad tu dzisīsi, tad arī es mainīšu pasaules. Vai gribu vai nē, vēl mazliet. Un es zināšu vairāk kā drīkst, vēl mazliet. Nē, tālāk nedrīkst, klausies, un tad mēs reiz teiksim tas mūsu, un ziema un pavasars vēls, un meita un dēls. Un tad, kad pienāks pasaules gals, vai iestāsies mūžīgais sals, mēs sadegsim kopā. Vēl mazliet, un es zināšu vairāk kā drīkst. Vēl mazliet, nē, tālāk nedrīkst. Mums jāmācās pieskarties lietām, kas deg. Neslīgt, ja dziļumā ved, un negulēt ienāk miegs. Mums jāmācās redzēt neredzamo, mīlēt ienīstamo un sajust to pašu neko. Vēl mazliet, un es zināšu vairāk kā drīkst. Vēl mazliet, nē, tālāk nedrīkst. Vēl mazliet, un es zināšu vairāk kā drīkst. Vēl mazliet, nē, tālāk nedrīkst. Es esmu lepna par to, ka arī šogad es varu pasniegt atestātus neklātienes grupas skolēniem, jo tādu kļūst arvien mazāk, bet mums ir 6, 3 jau ir saņēmuši neklātienē, bet 3 saņems atestātu tūlīt. Un atestātu par vidējo izglītību saņem Agnese Balode. Atestātu saņem Sintija Kļaviņa. Un atestātu saņem sākumā klātienes, pēc tam neklātienes skolēns, kurš tomēr ļoti cītīgi mācījās arī neklātienē un ļoti labi pabeidza skolu. Mareks Strumila.
sveic apsveicēju. Lūdzu. Kādas tevi ieraudzīju dzērvenī, dziļu porūrītu ogas palasī. Gulēji tu savā sunu gultiņā, lielām dziļām mežām meičas apziņā. Lai gan šie cilvēki jau ir pieaugušāki varbūt, viņiem tāda lielāka dzīves skola, jo viņiem ir gan jāmācās, gan jāstrādā, un it kā pieskatītājs vairs nav vajadzīgs. Tomēr dzīve rāda, ka jāorganizē arī viņu darbs ir, un to darīja skolotāja Sandra Krastiņa. Paldies par darbu! Direktori pareizi teica, ka es jūs tikai vairs drusciņu vadīju, ja, bet man jau gandrīz vairāk ir ko teikt visiem pārējiem, ja, mazāk ir šiem te trījiem. Jā, man kādu vārdu es tomēr pateikšu, jā. Es jau tā kā konsultants jums vairāk biju un nevis kā audzinātāji, klases audzinātāji un konsultants apmēram tā, jā, bet mēs, man liekas, diezgan labi sapratāmies, vai ne? Un jā, visi pabeidza, cik no nāca un mācījās, jā, liels prieks. Mareks atcerēsies šo dienu noteikti, tāpēc, ka šodien viņam arī ir vārda diena. Lai jums labi dzīvē veicas gan dienas skolas, 12. klases skolāniem, un jau pēdējo reizi laikam jāsaka 12. klases, jā, gan arī jums. Laimīgu ceļu visiem. Paldies! Kā tu gribi, Marek, kā tu gribi? Tā, kā jau dzirdējāt iepriekš, es mācījos arī dienas skolā. Tas bija interesanti. Bija ļoti forši patiesībā. Bišķīt arī pietrūka jūs vakarskolā ejot. Bet jā. Un ir uztrauku. Vispār jā, izbaudīja. Un aiziet uz vakarskolu bija diezgan grūti, jo es nepazinu jauniešus. Šeit visu nav, bet vispār viss notika forši. Un tā vispār es arī novēlu visiem, lai turās, karoči.
Tevi zinu es. Mēs gandrīz katru dienu bijām kopā. Gan uz skolas solā, gan uz tāpeles. Kā mācēju, es rakstu tavu vārdu. Pēdējo reizi. Tā gribētos ar tevi atkal kopā. Pēdējo reizi. Būt mūsu pielijušā vasarā. Vai atceries, kā uzsmaidīja gaiss? Kā lietu gājām lasīt zemenes, kā aizbēgām no stundām kopā mēs, un skūpstījāmies tāt zem ābelēs. Pēdējo reizi. Tā gribētos ar tevi atkal kopā. Pēdējo reizi. Būt mūsu pielijušā vasarā. Viss kārtībā, zied atkal zemenes. Un mūsu bērni tagad vienā klasē. Tu vienmēr būsi mana meitene. No mūsu pielijušās vasarās. Pēdējo reizi. Tā gribētos ar tevi atkal kopā. Pēdējo reizi. Būt mūsu pielijušā vasarā. Pēdējo reizi. Kā gribētos ar tevi atkal kopā. Pēdējo reizi. Būt mūsu pielijušā vasarā. Pēdējo. Vecāki saviem bērniem vienmēr ir mīļi un labi, bet ja vecāki sadarbojas ar skolu, tad ir vēl labāk. Un es vēlreiz saku paldies visiem vecākiem, kas mūs atbalstīja, kas bieži iegriezās skolā un palīdzēja mums. Bet tāds īpašs paldies Gunitai Priedītei. Mēs sakām paldies Sanitai Smelterei. Un mūsu paldies Mārītei Žagarei, vecmāmiņai.
Mēs viņu tā arī saucām vecmāmiņa. Paldies! Mēs sakām arī mīļu paldies mūsu māksliniekiem un vairāk par visiem skolotājai Brigitai Kalniņai. Koncertmeistaram Ingum. Un mūsu Gunāram. Atļauj tevi aicināt, mūsu izlaiduma balle nemanāmi ir jau klāt. Ieliec plaukstu manā plaukstā, ļausimies, lai skaņas nes, tā kā taurēnīši laukā, rodam spārnus tūnes. Ieliec plaukstu manā plaukstā, ļausimies, lai skaņas nes, tā kā taurēnīši laukā, rodam spārnus tūnes. Sekundes nes pretī rītam, kad ap sirdī skumjā kļūst, saule staru apzeltītā, krustojumā jāsai būs. Ieliec plaukstu manā plaukstā, ļausimies, lai skaņas nes, tā kā taurēnīši laukā, rodam spārnus tūnes. Ieliec plaukstu manā plaukstā, ļausimies, lai skaņas nes, tā kā taurēnīši laukā, rodam spārnus tūnes. Uzlūdzot uz valsitos, skolas gaitās viņi aizies, bērni aiztrauks tālumos. Atļauj māmi, atļauj tēti, arī jūs uz valsi lūgt,
balto margrietiņu valsis, tā nevienam nepietrūks. Atļauj māmiņa, atļauj tēti, arī jūs uz balsi lūgt, balto margrietiņu valsis, tā nevienam nepietrūks. Balto margrietiņu valsis, tā nevienam nepietrūks. Balto margrietiņu valsis, tā nevienam nepietrūks. Protams, ka atmiņās par skolu vispilgtāk paliks tieši vidusskolas laiks, kad mēs kļuvām pieaugušāki un izveidojām tik saliedētu un spējīgu klasi. Tas bija skaisti, tomēr mēs nedrīkstējām aizmirst arī par mācīšanos, jo tuvojās eksāmeni, tā bija kā finiša taisna uz mūsu pastāvīgo nākotni, kas nu vēl tikai sāksies. Un visus šos 3 gadus kopā mums bija brīnišķīgi skolotāji, kas mūs atbalstīja, mums palīdzēja, kas neļāva mums atslābt un arī neatslābt paši, kad naktīs laboja mūsu kontroldarbus un domrakstus, kad gatavoja mūsu olimpiādēm un konkursiem, vai vienkārši uzklausīja un sniedza padomu, ka tas bija tik ļoti nepieciešams. Tāpēc mēs vēlamies teikt lielu paldies mūsu mīļajiem skolotājiem par to, ka bijāt ar mums visus šos 3 vidusskolas gadus, palīdzējāt veiksmīgi sagatavoties eksāmeniem un tikt pāri šim brīnišķīgajam laikam. Paldies jums! Tas ir, lai neraudot. Jā, atcerēties, mums nenovīt, lai jau cilvēki. Es netikšu. Tiks, tu ir tiks. Vidusskola bija rutīniska, bet kontrastaina. Dažbrīd paradoxāli, pat atžgāni, bet man patika dabaszinībās filozofēt, filozofijā zīmēt, vācu valodā ēst gatavot, angļu valodā politiku mācīties un sportā slēpties zem galda.
Taču katrs no mums šos gadus mālē citās krāsās. Kāds to raibu krāsoja, aktīvi iesaistoties skolas dzīvē un citās aktivitātēs, cits nogurumā melnas strīpas vilka, skaitot, cik tad atlicis. Taču mūsu dažādās nokrāsas kopā veidoja gluži harmonisku mākslas darbu, kuru kā puzli mēs kopā likām visus šos gadus, un tagad žēl jaukt ārā, jo to var tik ļoti skaisti. Un mēs varam justies bagāti, jo šie zināšanu un pieredzes pārpildītie cilvēki, zinām, kā mūsu dārgie skolotāji, ir ielguši mūsos tik daudz gudrību, cik paši bijām gatavi paņemt. Tomēr daudziem no mums bija arī kāds pedagogs, kurš iespējams pat citiem neredzot, šajos gados ir desis lielāko atbalstu. Kāds sargaņģelis, kurš nomierina, uzklausa, uzrauga, dod spēku virzīties tālāk vai vienkārši draudzīgi uzsit pa plecu un atlaiž parādus. Tāpēc šobrīd aicinu skolēnus, kuri vēl gribēja dažas īpašas paldies pateikt skolotājiem, apsveikt, bet ne visi. Man liekas, tu gribēji kaut ko teikt par fotografēšanos vai ko tam līdzīgi. Es pareizi atceros, ka teiksi vai man pateikt? Nu, nāc izstāst. Jā, tātad. Skolotāja Šmita teica, ka iepriekšējos gadus neviens īsi vai nu negribot, vai arī vienkārši nesadzird kārtīgi, ka viņa saka. Tāpēc es jums no skolānu puses lūdzam visus neskriet prom un nebeigt, katrs uz savu pusi, bet skolotājs un vecāks visi kopīgi iziesim ārā un uztaisīsim kādu kopīgu bildi. Pie galvenajām durvīm. Jaunajām, kas ir te. Paldies jums! Tātad pie jaunajām īstajām durvīm. Mēs te tā runājam skolotāji, ka ir ļoti traki, ka tik priecīgā dienā tik ļoti gribas raudāt. Jo mums tomēr ļoti, ļoti žēl no jums ir šķirties. Un ja jūs paskatīsieties, cik zālē šeit šodien ir daudz cilvēku, kas jūs mīl, tad tagad paskatieties uz viņiem un paturiet to prātā. Un atcerieties, ka mēs vienmēr būsim priecīgi, ja jūs atnāksiet pie mums ciemos un pastāstīsiet, kā jums klājas. Bet nu svinīgā daļa ir gandrīz noslēgusies, un es aicinu 12. klasi pēdējo reizi iziet cauri zālei. Kad viss jau būs pateikts, vai tā kādreiz būs, mēs dosimies tālāk, viss parastais sāgrūs. Tas notiks tajā dienā, kad gaismas ātrums stāsts. Mums lēnāks kā domas tavas un gars, solīja to aizmirst. Viņa nepiedod, tu izvēlējies palikt. Es aizlidoju, un kurš no mums būs pirmais, kurš būs pēdējais. Nav nozīmes nekādas, tu mani, es tavējā.